Kā trenēt krūtis? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu krūšu anatomijā un vingrinājumos, kurus var veikt, lai tās trenētu. Tātad, tavas krūtis sastāv no 3 muskuļiem – lielā krūšu muskuļa, mazā krūšu muskuļa un priekšējā zobēnā muskuļa. Bet par cik lielais krūšu muskulis veido 90% no krūšu muskuļu masas, tas ir vienīgais muskulis, uz ko tev vajadzētu fokusēties, ja tavs mērķis ir uztrenēt lielākas krūtis. Lielajiem krūšu muskulim ir 2 galvas – klavikulārā un sternokostālā. Tā saucamā augšējā un apakšējā galva. Augšējā galva piedalās augšgalvu fleksijā, apakšējā galva piedalās augšgalvu addukcijā un ekstenzijā. Savukārt abas galvas kopā atbild par augšgalvu horizontālu addukciju, kas lielā krūšu muskuļa galvenā funkcija. Tāpēc, ja tu vēlies uztrenēt lielākas krūtis, tev vajag veikt vingrinājumus, kuros tavu augšgalvu virzās pretī viens otram 45 līdz 135 grādu leņķī pret tavu ķermeni. 45 grādu leņķis vairāk trenēs apakšējā galvu, kamēr 135 grādu leņķis vairāk trenēs augšējā galvu, un jebkas pa vidu trenēs abas galvas. Ok, tad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild lielais krūšu muskulis, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas to trenē. Pirmā jau noteikti zini – spiešana guļus. Lai to izpildītu, nogulēs ar stieni acu līmenī un izcel to sev priekšā. Tad savāc kopā savas lāpstiņas, lēnām noliec stieni līdz savām krūtīm, nedaudz iepauzē un pacelt atpakaļ augšā. Par cik šis vingrinājums veic augšgalvu horizontālu addukciju aptuveni 90 grādu leņķī, tas trenē abas lielā krūšu muskuļu galvas līdzvērtīgi. Šo kustību var izpildīt arī ar hantelēm. Šī būtu spiešana guļus ar hantelēm, savu ķermeņa svaru. Šis būtu atspiediens vai trenažieri. Šī būtu horizontāla spiešana uz trenažieri. Otrais vingrinājums ir spiešana pussēdus. Lai to izpildītu, apsēdies uz soli, kas ir pacelts 45 grādu leņķī ar stieni acu līmenī un izcel to sev priekšā. Tad savāc kopā savas lāpstiņas, lēnām nolaid stieni līdz savām krūtīm, nedaudz iepauzē un pacelt atpakaļ augšā. Par cik šis vingrinājums veic augšgalvu horizontālu addukciju aptuveni 135 grādu leņķī, tas vairāk trenē lielā krūšu muskuļa augšējo galvu. Šo kustību var izpildīt arī ar hantelēm. Šī būtu spiešana pussēdus ar hantelēm vai savu ķermeņa svaru. Šis būtu slīpējs atspiediens. Trešais vingrinājums ir krūšu dips. Lai to izpildītu, ieņem balss pozīcijas līdztekām, pacel savas kājas augšā un noliecies uz priekšu. Tad lēnām nolaidies lejā, cik zemu vari, nedaudz iepauzē un spiedies atpakaļ augšā. Par cik šis vingrinājums veic augšgalvu horizontālu addukciju aptuveni 45 grādu leņķī, tas vairāk trenē lielā krūšu muskuļa apakšējo galvu. Ja šis vingrinājums ir par grūtu, labāk paliec pie iepriekšējiem vingrinājumiem. Un visbeidzot, 4. vingrinājums ir lielā krūšu muskuļa izolācijas vingrinājums – chest fly, kuram latvisko tulkojumu nezinu, bet par cik tā ir samīļošanās kustība, es to saukšu par samīļošanās vingrinājumu. Lai to izpildītu, nogulēs uz soli un pacel hanteles sev taisni priekšā. Tad savāc kopā lāpstiņas, nedaudz ieliec rokas, izplec savas rokas uz sanēm, cik plaši vien vari, nedaudz iepauzē un atgriezies sākuma pozīcijā. Par cik šis vingrinājums veic augšgalvu horizontālu addukciju 90 grādu leņķī un neiesaist praktiski nevienu citu muskuļu grupu, tas ir ideāli piemērots visa lielā krūšu muskuļu attīstīšanai. Šo vingrinājumu var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru uz vingrošanas riņķiem vai trenažieri. Un tas arī ir viss. 4 vingrinājumi, ar kuriem tu vari trenēt visu lielo krūšu muskuli. Es tev ieteiktu izvēlēties tikai 2 un trenēties tuvu spēku izsīkumam ar svaru, kur tur izdarīt vismaz 5, bet ne vairāk par 30 atkārtojumiem. Izpildi šos vingrinājumus pa 2 līdz 3 piegājieniem 2 līdz 3 reizes nedēļā, un katru nedēļu centies nedaudz palielināt atkārtojumu skaitu vai svaru. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par muguras augšdaļas trenēšanu. Čau!